Klepus, iesnas. Sazina, kas vēl uzglūna šajos drūmajos laikos. Bet reklāmas uz visiem stūriem piedāvā dažādus līdzekļus gan slimību profilaksei, gan ārstēšanai. Bet kā gan vidusmēra cilvēkam zināt, kas no tā visa viņam ir patiešām vajadzīgs? Viens no veidiem, kā veicināt veselību, ir izmantot pašārstēšanos, kas noderēs vienkāršāko saslimšanu gadījumos, piemēram, ja piemetušās nelielas iesnas vai arī profilaktiskos nolūkos. Taču kā to izdarīt kvalitatīvi, ja mēs neesam dakteri un maz ko zinām par līdzekļiem, kas ārstē dažādas slimības? Pirmais, kam prasīt padomu, ja ārsts nav pieejams, protams, ir farmaceits tuvākajā aptiekā. Taču tie, kam sava veselība patiesi rūp, noteikti meklēs papildus informāciju gan internetā, gan dažādās medicīnas grāmatās, un agrāk vai vēlāk saskarsies ar uztura bagātinātājiem, par kuriem dzirdēts daudz un dažādas versijas. Taču īsta skaidrība ir vien retajam. Uztura bagātinātājs nav domāts kā pārtikas produkts, kā uzturviela. Viņi jālieto paralēli vienkārši, ja jūs gribat kaut ko rūpēties par savu redzi, teiksim, vai par sirdi vēl papildus, vai lai bērniem būtu, un pašiem jums būtu laba veselīga un izsargātos no gripas. Bet tas nav pārtikas produkts. Uzņēmums Aptiekas produkcija ir vadošais Latvijas ražotājs, kas piedāvā plašu kvalitatīvās uztura bagātinātāju produkcijas klāstu. Turklāt daļa uzņēmuma saražotā ceļo pie patērētājiem arī ārpus Latvijas robežām, ne tikai uz pārējām Baltijas valstīm un Eiropu, bet pat uz Āziju un Āfriku. Mūsu ražotā produkcija ir īpaša ar to, ka viņa pēc sastāva ir daudz bagātīgāka. Salīdzinājumā ar citiem ražotiem uztura bagātinātājiem, bet satura viņa ir daudz bagātīgāka. Un arī, protams, mēs kā vietējie ražotāji cenšamies, lai cena viņiem būtu pēc iespējas patīkama, jo cilvēki, lai varētu viņu labi nopirkt. Šodien mums ir iespēja uzzināt, kā top 2 no Aptiekas produkcijas produktiem. iWell formula redzēju un acīm ar cinku ir pilnvērtīgs vitamīnu komplekss ar ļoti bagātīgu sastāvu. Tajā ir, piemēram, meleņu ekstrakts, kas stiprina acis asinsvadu sieneņas, tādējādi sekmējot redzes nostiprināšanu, un luteīns, kas pastiprina centrālās redzes asumu, kā arī daudzas citas ļoti vērtīgas vielas. Šis līdzeklis īpaši ieteicams tiem, kam ir pavājināta redze, kā arī ilgstoši jāstrādā pie datora vai jālasa. Protams, pirms līdzekļa izmantošanas noteikti jāizlasa tam pievienotā lietošanas instrukcija. Lai pagatavotu iWell formulu, vispirms no dažādām pasaules valstīm tiek iepirktas 9 nepieciešamās izēvielas, piemēram, vitamīns A, ginko biloba un žibulīšu ziedi, kas visas tiek piegādātas pulveru veidā. Tad saskaņā ar receptūru, ko izstrādājusi uzņēmuma ražošanas vadītāja, kas vienlaicīgi ir arī ķīmiķe, tās tiek sasvērtas un sajauktas. Tad īpašā maisītājā tās tiek 20 minūtes maisītas, līdz viss pulveris iegūst viendabīgu konsistenci. Kad maisījums gatavs, tas dodas tālāk uz iekapsulēšanas iekārtu, kurā tiek iebērtas arī dabīgās želantīna kapsulas. Lai attaisnotu uzņēmumu moto "Daba tev" un izvairītos no nevajadzīgu ķīmiju izmantošanas ražošanā, tiek izvēlētas tikai caurspīdīgas kapsulas. Automatizētā procesā iekārta pati sapilda tajās dabīgo uztura bagātinātāju maisījumu un pēc tam tās aiztaisa. Interesanti ir tas, ka šī iekārta 6 stundās spēj sapildīt pat 250 000 kapsulu. Tālāk kapsulas tiek ietērptas glītos iepakojumos, kas tiek sagriezti un nonāk uz kvalitātes kontrolas galda, kur darbinieki tos vizuāli pārbauda. Vai visas ligzdiņas pilnas, vai iepakojums nogriezts taisni un alumīnija folija rūpīgi nosedz visas kapsulas. Tad iepakojumi tiek likti kastēs un nogādāti uz gatavās produkcijas noliktavu. Savukārt uzņēmuma ražotais bērnu vitamīnu komplekss Brīnumbērns palīdzēs ikvienam vecākam rūpēties par bērna normālu attīstību, sniedzot viņam visus nepieciešamos vitamīnus un minerālvielas sabalansētā veidā. Būtiska šī kompleksa priekšrocība ir tā sastāvā esošie augu valsts ekstrakti, piemēram, ehināceja, kas stiprina organisma dabiskos aizsargmehānismus. Mazsvarīgs nav arī fakts, ka viens iepakojums paredzēts 2 mēnešiem. Bērnu vitamīni, kas ir lācīšu formā, pēc uzņēmumā izstrādātās formulas tiek ražoti Anglijā, jo prese, kas piešķir tabletēm interesanto formu, ir ārkārtīgi dārga. Un šobrīd uzņēmums vēl nespēja tai nodrošināt pilnu darba apjomu, tāpēc nav izdevīgi tādu iegādāties. Gatavās tabletes tiek saņemtas un ievietotas pakošanas līnijā. Jau piepildītās pudelītes tiek pie glītām etiķetēm un tad tās sapako kastēs. Kopumā ražotāji var lepoties ar 85 dažādiem produktiem, par kuriem informāciju var gūt arī internetā www.aptiekasprodukcija.lv.